kā uzsākt lakatu, lai būtu šī te aikorda maliņa abās pusēs un sākumiņš man būtu nopaļots. Tad šeit ir gals, kuru vēlāk ievelkot ar adatiņu izveido iztrūkstošo valdziņu, un 3 aikorda maliņas valdziņu vienā pusē, 3 otrā. Vidū pieaudzējuma ritms var būt dažāds, raksti dažādi. Ieteiktu skatīties, ja adat gludi labiskajā, tad šie te aikorda valdziņi ir īpaši jāizvelk, lai nesanāk, ka viņi savelk jūsu malu. Sāksim ar džūdijas uzmetumu. Džūdijas uzmetumā es daru šādi, kad es sakrustoju šo te mazo īso galiņu uz īkšķa un garāko, kas iet uz kamulu uz rādītāja pirksta, un no augšpusītes lieku iekšā pa 3 valdziņiem uz katras no adatām. Tātad 3 un 3. Tālāk šo vietu es sasienu, bet jūs varat viņu arī atsiet, tad, kad jūs būsiet iesākuši adīt un vilksiet galiņu iekšā. Šis ir tas galiņš, ko es jums rādīju sākumā, kas ir jāsavieno ar vienu valdziņu. Tālāk es pavilkšu labās rokas adatu, atstājot uz stieples 3 valdziņus aikordam pretējā virzienā. Tātad vaļēju valdziņu uzmetums. Pirmo valdziņu es izedu labiski, otro valdziņu es izedu labiski, arī trešo. Tālāk aikordu mēs parasti tādām, kad mēs atliekam apakaļ visus valdziņus un atkal sākam no jauna. Ja es sākšu ar vienu valdziņu, ar šo man arī pietiks. Ja es gribēšu 3 valdziņus uzreiz sākumā uzmest, tad šeit es adīšu vēl pāris rindiņus uz augšu, lai man būtu 3 šie valdziņi, no kuriem es varu uzlasīt šo te savu centriņu. Tad ievelku abas adatiņas, un šeit tātad, kā jau es teicu, no malas valdziņa viena aiz abām kaiņām izvelku šo te centrālo valdziņu. Tālāk man ir 3 otras puses aikordu valdziņi. Šis ar šo man ir jāsamaina vietām, tamdēļ es nocelšu, kā adot abus šos valdziņus. Un atlikšu atpakaļ. Tālāk man pirmais ir jāizada labiski. Otrais, kas man izskatās pēc krēliskā, ir jānoceļ ar pārstaipu priekšpusē, un trešais arī jāizada labiski. Tā es turpmāk adīšu vienmēr beigas. Sākumā savukārt es darīšu pretējas, pirmo nocelšu, otro izadīšu labiski, un trešo es nocelšu ar pārstaipu priekšā. Šādi mani valdziņi izadīsies katrā otrajā rindiņā. Šobrīd es esmu darba kreisajā pusē, uz to norāda šis striķīts, un es jau varu izadīt šo, ja es adīšu rievotajā, labiski. Beigās rindai man ir labisks, nocelts ar pārstaipu priekšā un labisks. Rindas sākums labisks, izadīts, labiski, tātad pirmos labisko nocēlu, labiski izadīju un ar pārstaipu priekšā. Šeit es vēlētos jau sākt vairot savus valdziņus. Es no rindu zemāk esoša valdziņa izadīšu griesti vēl vienu papildus valdziņu. Tādā veidā man centrā jau ir 2. Labisks beigās, nocelts ar pārstaipu priekšā un labisks. Neaizmirstiet ielikt marķieri labajā pusītē, tad jums būs vieglāk orientēties, kur jūs atrodaties. Es parasti pieaudzēju labajā pusītē, jūs varat darīt, kā jūs vēlaties. Tātad nocēlu labisko valdziņu, labiski izadīju un nocēlu ar pārstaipu priekšā. Izadīju 2 centrā esošos, izadu šo valdziņu, šo noceļu, šo izadu. Tātad, ja mēs tagad apskatāmies, man jau veidojās aikards no 3 valdziņiem šeit pa aplīti. Tātad šādi te
ilgstoši adot, es pieaudzēju sev vēlamo šallīti vai trīsstūra lakatu. Tālāk jau veidojam paši. Lai veicās!